Labdien! Visvalds no Kemper 365, reportāžā no Slovenijas, no Adrija konferences, kur mums informē par jaunumiem, par jaunajām idejām, tehnoloģijām un visu citu veidu ziņām, kas saistās ap Kemper lifestyle, Kemper dzīvesveidu. Un es jums šodien parādīšu, neteikšu, ka jaunumu, bet retumu vismaz pie mums Latvijā nevienmēr gadās tādu ieraudzīt ar savām acīm, vismaz man nav vēl līdz šim sanācis redzēt. Tā mums ir alpīna dzīvojamā piekabe, kas ir augstais gals. Tas vairs mums nav entry levelis, tas mums ir jau augstais gals no Adrija piedāvātajiem dzīvojamo piekabju variantiem. Šī konkrētā alpīna būs būvēta uz divām asīm dēļ tās izmēriem un, protams, arī svara. Tiem, kas jau skatījās Stellas video, šīs būs mazliet vienkāršāks variants, bet tai pašā laikā saglabājot savu luksus statusu. Milzīga dzīvojamā piekabe, kuru gribētu saukt principā par dzīvojamo māju. Šis konkrētais modelis ir 663 HT ar jau jauno aizmuguri, jaunajām gaismām, ar papildus bremžu uguņiem arī augšā. Iesim iekšā, parādīšu, kā izskatās Adrija Alpina 663 HT, kāds izkārtojums, kādas iespējas tas sniedz. Un ienākot iekšā pa ieejas durvīm, uzreiz nonākam virtuves zonā. Virtuves zona ir pietiekami ar gāzes plīti, ar cepešu krāsni. Šādi te skaidrs, ka mums ir arī tvaika nosūcējs un apgaismojums plus lieli panorāmas logi, ar ko parasti arī izceļās Adrija, domājot par to, ka cilvēks stāvot šeit un gatavojot ēst, labāk neskatītos uz pannu, bet skatītos, pieņemsim, uz Slovenijas kalniem vai uz jūrām vai uz Latvijas lejām, kas, kuram tai brīdī ir ieplānots ļoti skaisti plauktiņi, atvilknes, skaisti nostrādātas. Apgaismojums arī noteikti ir super pārdomāts. Visur ir mums iespēja uzglabāt mantas, ir arī pakarināmais jūsu mantām. Šeit mums noteikti būs mikroviņa krāsnes, tātad mums šeit ir iespēja gatavot mikroviņa krāsnī uz plīts vai krāsnī. Ir dalīta saldētava un leduskapis. Leduskapis ir, teikšu tā, ietilpīgs kā mājās. Visādi izvalkams, jo katrai lietai ir sava vieta, kā mēs zinām. Un šeit mums ir arī 220 rozetes, kur varam pieskart kafijas aparātus, blenderus un citas lietas. Varam ieslēgt nosūcēju, pārliecināties, ka viņš ir pietiekami jaudīgs. Tad mēs apgriežoties ieraugam šādu te krēslu, laikam, teiksim, vai divānu. Skaidrs, ka jāiemēģina. Tā jau nevar. Ko es te neiemēģināšu, tad mēs šeit ir poga. Interesanti. Tas ir kā negluži masāžu krēsls. Varbūt, ka masāžu funkciju arī var pa naudiņu iegūt. Bet, jā, es teiktu, ka super ideja. Kā vakarā pēc pārgājieniem, pēc ceļojuma iespējiem atpūsties ar glāzi vīna, skatīties ārā pa logu un iekārtoties maksimāli komfortabli vakar atpūtē. Mums ir divāns, U-veida divāns, kur šeit arī varam redzēt, ka ir teleskopiskā kāja, kuru mēs nolaižot varam iegūt papildus vēl divas gultas vietas, kas noteikti ir forši, ka tāda iespēja ir, nav obligāti izmantojama. Ir arī galvu atzveltnes, skaidrs, ka ir logi visu caur salonam, katram logam ir moskītu tīkls un aizvelkams aizskars. Šeit mums ir skapīši nodalījumi, ļoti, tā teikt, japāņu stila dizainā.
Mans vienmēr pirmais tas novērojums ir, par cik es esmu tēvs ar mazu bērniņu, līdz ar to man vienmēr svarīgi, ka visas šīs te vietas ir apaļas, jo zinot, kā bērni mēdz uzvesties, tad ir svarīgi, ka viņi neatsit savu galvu, īpaši dzīvojamās piekabēs, kemperos, kur tā vieta ir daudz limitētāka nekā mājās, kur viss ir šaurāks, tad ir svarīgi, ka nav šo te aso stūru, par ko arī Alpina ir padomājusi, kas ir forši, plusiņš uzreiz no manis. Mums ir arī USB uzlādes vietas, šim te modelim ir jau mēdija kontrols centrs, tātad ir pa visu salonu cauri skaļruņi, uz kuru varam uzlikt savas mīļākās dziesmas. Relaksēties ir atverams panorāmas loks, panorāmas, ne panorāmas, bet loks ir kondicionieris, kas ir virs gultas, un šī te gulta, viņa varat redzēt, ir mazliet ieslīpis, viņa var izvilkt uz leju. Tādā veidā jūs iegūstat vairāk vietas, kur gulēt, skaidrs, ka jūs neguļat šādā leņķī, bet vienkārši, lai pa dienu jūs šeit varētu izstaigāt cauri, jums būs nepieciešams pacelt mazliet gultu, lai tas ir ērtāk, lai nav jāsteigā pat cauri gultē. Labierīcība šeit ir interesanta risinājuma. Labierīcības sanāk pašā piekabes galā, kur mums ir pods ar logu un protams, arī skapīši visām mantiņām, liels spogulis, izlietne Adrijas stilā un arī liela izmēra duša ar lūku, lai tvaiki var iziet ārā. Tātad, šeit vietas noteikti pietiks arī garākiem cilvēkiem, absolūti nekāda problēma. Jā, tad mēs aizvalkam šo te priekšā šejienei un iegūstam telpu labierīcībās. Arī šeit guļot ir loks, tas noteikti nav tik plašs, kā tas bija Adrijas augstākā gala piekabējā stelē, bet joprojām skats ir labs, gaismas šeit ir ļoti daudz. Varam redzēt, viss caur salonā ir LED gaismu risinājums. Protams, ir arī radiators. Šim te būs Alde apkura, kurš arī būs grīdā iestrādāts, līdz ar to būs siltās grīdas. Kā jau, teiksim tā, augstā gala piekabēm šeit par visu ir padomāts, maksimāls komforts ir iespējams. Standarta komplektācijā jau ir Adria Mac, kas nozīmē, ka jūs arī braucot mājās no darba varat ieslēgt, apkuri, lai ierodoties savā te dzīvojamajā piekabē, šeit jūs jau sagaida siltums un varat ieslēgt arī gaismas, ja naktī dodaties pa tumšu ceļu, neredzat savu piekabi, jūs varat attālināt, iedarbināt arī gaismas un atrast savu piekabi. Jā, tāda ir Alpina 663 HT. Alpinām ir daudz dažādu izkārtojumu, parādīsim vēl citos video vēl dažādus risinājumus, kā šajā piekabē var izkārtot gultas, dzīvojamo zonu, un šim te ir divas asis, bet ir iespējams iegādāties arī ar vienu asi, ja tas ir nepieciešams. Vēl, protams, jāparāda jūkstieņa pārvalks, plus arī, protams, Alko knota āķis ar hidrauliskajām bremzēm, jo skaidrs, ka svars ir liels, un lai nav tā, ka viņš piekabi stum jūs, bet jūs velkat piekabi, tad skaidrs, ka arī par šo ir padomāts, lai nekādā variantā nekas slikts nenotikt. Skaidrs, ka šī piekabi nav domāta, lai brauktu uz 120, bet ieteicamais ātrums būtu ap 80 līdz 100 km/h. Protams, jāskatās, ar ko jūs velkat. Tā kā paldies, ka skatījāties. Ja jums ir radusies interesi par šāda tipa piekabēm vai kurām citām, lūdzu sazinieties ar mani. Visvaldis Kemperi 365 pārdošanas vadītājs, ar prieku atradīsim īsto variantu jums. Uz tikšanos!